Sveiki! Šajā video es jums pastāstīšu par filtru katalogu, jauno filtru katalogu, kurš pieejams Horizon sistēmā kopš 490. versijas. Tātad atlases nosacījuma logā, jau mēs reiz redzam, ir podziņa atvērt filtru sarakstu, un tāda pati podziņa pieejama arī jau no paša saraksta. Tātad uzspiežot šo pogu, mēs nokļūstam filtru katalogā, jeb filtru sarakstā. Noklusēti es šeit redzu tos filtrus, kas man ir pieejami arī filtru izkrītošu izvēlnē. Tātad tie ir mani personīgie filtri vai arī kopīgie filtri. Es varu veidot jaunu filtru, varu labot esošu filtru, varu apskatīt filtru un varu dzēst filtru. Tas viss ir pieejams standarta darbībām. Tāpat papildu iespēja ir, ja kāds filtrs man ir izveidots ļoti labi un tas varētu noderēt arī citiem lietotājiem, ir kopīgot filtru ar visiem lietotājiem. Tātad mēs esam veikuši šīs izmaiņas un filtru veids ir kopīgs, nevis lietotāji. Nomainot atpakaļ, tātad mums ir iespēja mainīt lietotāju, uzstādot savu lietotāju atpakaļ, es atkal iegūšu savu lietotāju filtru. Ja man ir tiesības arī filtrus administrēt, es šeit varu nolikt savu filtru atslēgt un redzēt visu lietotāju filtrus, kādu vien šim te konkrētiem sarakstiem ir izveidoti. Tātad šeit mēs redzam visu pilno sarakstu. Tāpat mēs varam arī, kā citos sarakstos, veikt kopēšanu. Piemēram, ja šis filtrs ir ļoti labs un noderīgs, un tas varētu noderēt arī kādam manam kolēģim, es varu izvēlēties iespēju kopēt. Lietotāju norādot jau to lietotāju, kuram es šo filtru veidošu. Un veicot saglabāšanu, esmu izveidojis šī filtra kopiju jau citam lietotājiem. Tādējādi, lietojot filtra katalogu iespēju, es varu pārvaldīt, ja man ir tiesības uz to piešķirtas, visu lietotāju filtrus. Ja man administrēšanas tiesība nav, es varu pārvaldīt savus filtrus un redzēt arī kopīgos filtrus, kurus es varu lietot.